Tu gribēji kādreiz būt arī profesionāls basketbolists? Kurš no šī brīža Valsts vienības spēlētājiem ir varbūt tavs favorīts? Ļoti iespējams, Parīzes Olimpiskajās spēlēs mums varētu būt pat divas vīriešu izlases. This is Oli Basket. Čau, čau! Mani vēl aizvien sauc Armands, un tu skaties This is Oli Basket 3. sezonas noslēdzošo epizodi. Mums viss kā ierasts. Sportiskas sarunas, nesportiskā gaisotnē. Daudz īpašu viesi un vienkārši parasti garām gājēji. Tāpēc iekārtojies ērtāk, paņem kaut ko graužamu, jo mēs sākam. This is Oli Basket. Es esmu nenormāli izsalcis. Es varu mazu gabaliņu no picas jūsu dabūt, bet vienkārši noplēsīšu, ja? Paldies jums liels. Es vienkārši nebiju ēdis un es naudu aizmirsu mājās, tā kā paldies jums liels. Lai labu dienu. Un tagad paskatāmies, kā mums gāja This is Oli Basket 1., 2. un 3. epizodē. Apēdīšu piciņu garšīgo, tikmēr jūs paskatāties video. Laiks Oli Basket 3. sezonas 1. sērijai! Vēl viens mēģinājums ir trāpi 10 reizes piepumpēšos. Bro, bet tu esi labi. Kāpēc tu neaudzēji vairāk vārdu? Būs, jā. Man jāpaņem bot, jā. Tu labi smaržo. Kas ir tas par modeli, ja tev nav noslēpums? Tu pie Bārdziņa vēl pirms Spānijas izbraukšanas aiziesi, vai tu pats sev kādu? Kur tad? Pie Bārdziņa. Bārdu. Apgriezīs pie frizētavā? Es negriežu bārdas, pats mājās bišķi pielīdzinājis. Un es gribēju pateikt to, ka tev ļoti labi sanāk. Šie ir mani Ziemassvētki. Daudz priecīgs Ziemassvētks. Visiem. Lai visiem būs šitā te Ziemassvētki. Ko man vēlreiz var smēst? Vēl viena iespēja, jā. Tu trāpīji! Tad tomēr tu esi basketbolists. Nu, varbūt bišķiņ, jā. This is Oli Basket. Vai tu zini, kāpēc mazi bērni nevar iespraust bumbu grozā no augšas? Jo viņi nevar aizsniegt stīpu. Un vēl pēdējo reizi šajā sezonā uzdesim neloģiskus jautājumus loģiskiem cilvēkiem. Prāta vetra grasās ierakstīt kopdziesmu ar Latvijas basketbola izlasi. Kā jums liekas, kurš spēlētājs ir ar vislabāko balsi un kurš spēlēs akordionu? Bertāns. Bertāns dziedās? Dāvis vai Dairis? Dāvis. Dāvis. Un akordionu kurš? Lomašs. Jā, īstenībā. Vai ne? Jā. Jā. Viņš tīri daudz trojkas būs samets un visu viņš arī varētu akordionu spēlēt. Ja ka Jānis Timma. Vai ne? Man ar tā liekas. Viņš ir tāds pietiekami spēcīgs arī un garš un tāds varētu būt labs un dziedātājs, kurš? Dairis Bertāns. Un arī iepriekš cilvēks teica, ka Bertāns, jo man liekas, viņi tādi, es iedomājos, ka līgos svētkos viņi nereāli dzied, līdz ar to viņiem potenciāls ir arī parastā laikā nodziedāt. Viļānos par godu Latvijas izlasē tiks būvēta basketbola halli. Kā jūs nosauktu Viļānu basketbola halli? Droši vien saīsinājumā VBH. VBH? Īstenībā ļoti labs nosaukums. VBH. Viļāna Šmakovka. Labs. Un tur būtu welcome drink katru reizi Šmakovku spēlē. Es domāju, ka tas obligāti ieies. Kā ieeja iekšā welcome drinks tas būtu. This is Oli Basket. Ženēvā 1935. gada 4. maijā Latvijas basketbola vēsturē tika ierakstīti pirmie Eiropas čempioni. Finālā spēlēja Latvijas Valsts vienība ar 24-18 pārspēja Spānijas izlasi. Eiropas pirmajā čempionātā piedalījās 10 valstu komandas, kuras sacentās pēc 2- sistēmas. Bet kas notiek mūsdienās ar Eiropas vīriešu basketbola kvalifikācijas turnīru, dosimies noskaidrot pie Basketbola savienības prezidenta Raimonda Vējoņa. Lai mums būtu nedaudz tāda vieglāk gaisot, mums līdz arī ir uz sarunu atnācis Šarks, Basketbola savienības sunīts, tā varētu teikt. Nu jā. Īpašnieks Kaspars Cipras. Jā. Tev pašam patīk suņi? Jā, man laukos bija suns, pašlaik pašreizajā brīdī nav, tā kā viss kārtībā. Tad viņš vismaz aizpilda to mazo tukšumu kaut kādu, jā. Nu, parunāsim par basketbolu. Ko tev nozīmē basketbols? Basketbols, kā skatās, ja viena lieta, ja skatās kā sestais spēlētājs, tad, protams, tās ir emocijas, kas pēdējā laikā, varbūt, teiksim, pēdējos jau 2 gadus ir pozitīvā gaisotnē. Un tas, protams, priecē ne tikai mani, bet priecē ikvienu Latvijas 6. spēlētāju. Bet tā ikdienā, protams, basketbols ir tas sporta veids, kas man vienmēr ir
vienmēr ir paticis līdzās vieglatlētikai, kur es varbūt vairāk nodarbojos savā laikā. Ja. Tu biji vieglatlētis? Jā, es augstuma lēku, augstlekšanā, jā, pāri 2 metri. Bija periods, jā. 2 metri tas ir daudz? Nu, tas ir daudz, jā. Tas ir augsts līmenis, tas jau. Tas augsts līmenis, jā. Tas krietni virs savu auguma, jā. Tā kā, bet arī basketbols patika, gan skolā spēlējot, gan augstskolā spēlējot. Un, protams, arī tagad joprojām atrodu laiku, kad uzspēlēt basketbolu. Bet, protams, tas nav profesionālais līmenis, tas amatieru. Kā veselīgs dzīvesveids. Jā, bet tu vēl aizvien, tā kā sportā. Jā. Un arī bet protams, gadi iet uz priekšu, un, protams, kad tu laukumā esi, ja tu vairs neesi tas jaunākais, ja teiksim, ja. Tu gribēji kādreiz būt arī profesionāls basketbolists, vai tas viss vienmēr palika hobiju līmenī? Tas palika hobiju līmenī, protams, es, kad mācījos Tamperes Tehniskajā universitātē, spēlēju par Tamperes universitātes komandu, kas spēlēja, tagad, kura tā līga tur sanāk Somijā līgā, tad mums parasti bija izbraukuma spēles, vai uz vietas Tamperē bija jāspēlē spēlēs, tā kā bet tas bija, kā teikt, zemāka līga, ja. Parunāsim par šī brīža basketbola izlasi, ja, par spēli Saragosā pret Spāniju. Kā tu vērtē šo spēli? Tu biji uz vietas? Es biju uz vietas, jā, un, protams, bija prieks, ka bija daudz arī līdzbraucēju, līdzjutēju, kas devās līdzi skatīties Spānijas spēli. Protams, tā, kas man patika, ka viņa bija viena no apmeklētākajām spēlēm kopumā šajā februāra logā. Un, jā, es domāju, tur zināmā mērā gan komanda, gan mēs arī kā līdzjutēji domājām, ka tā spēle būs krietni sarežģītāka, jo Spāņi gribēs atriepties par zaudējumu. Tad, kad es redzēju Rikiju Rubio un Fernandes iznākot no viesnīcas, man pašam palika bail. Jā, protams, jā, jo tas sastāvs lai vai kā, bet viņš jau bija kopumā labs. Jā. Un tas, ka spēle aizies tādā gultnē, ka mēs finālā vinnēsim 79-75 un pamatā tomēr mēs visu spēli bijām tā kā vadībā, jā, pamatā. Jā. Līdz ar to, teiksim, es domāju, tas bija nedaudz mazliet pārsteigums, ja, jo tomēr mēs vairāk gaidījām, ka Spāņi būs super nikni uz mums, ja, bet nekā. Kas tavuprāt bija mūsu plusi, viņu mīnusi? Es domāju, ka mums plusi ir līdzīgi kā pasaules kausā un arī šajā spēlē, ka Latvija spēlēja kā komanda. Un tur bija vairāk superstāri? Jā, bet tur superstāri, protams, bija arī mums ir superstāri, bet jebkurā gadījumā arī no superstāriem ir jāprot izveidot komandu, jā, un Lukam Bankī tas ir izdevies. Kvalifikācijas spēle Arēnā Rīga, kas bija pret Slovākiju. Kāds tev komentārs par to? Manuprāt, pietiekami sarežģīta spēle, jo Slovāki viņai bija gatavojušies, bet es domāju, ka jebkura komanda pret Latviju gatavojās ļoti nopietni, jo mēs tomēr pasaules kausā palikām 5. vietā un mums ir arī augsts reitings FIBAs reitingu listē, un līdz ar to mēs esam it kā vienmēr zināmā mērā spēles favorīti, un tu jau kā pret favorītiem ļoti nopietni gatavojies. Ja? Un arī Slovāki bija nopietni mājās pastrādājuši, un mūsējiem tas sākumā nemaz tik vienkārši negāja. Bet atkal nospēlēja tas, ka treneris atrod, manuprāt, pareizo motivāciju, pareizo spēles zīmējumu. Puiši izpilda to un dara kā komanda, un rezultāts ir pozitīvs. Nākamās olimpiskās kvalifikācijas turnīra spēles notiks no 2. līdz 7. jūlijam Arēnā Rīga. 6 komandas cīnīsies par ceļazīmi uz Parīzes olimpisko spēļu basketbola turnīru. Latvija cīnīsies pret Gruziju tai laikā. Un kas mums būtu jāzina varbūt par šo turnīru vairāk? Izloze, manuprāt, kopumā varētu uzskatīt ir pietiekami laba, bet tai pašā laikā spēle ir spēle, sākās no 0-0, un jebkurš var uzvarēt, un līdz ar to arī Rīgā mūsu komandai būs jāparāda labākā spēle, lai mēs nokļūtu Parīzes olimpiskajās spēlēs, jo Rīgā
no 6 komandām tikai viena nokļūs Parīzes Olimpiskajās spēlēs. Domājams, ka tā būs Latvija. Tādu mērķi mēs katrā ziņā esam paši iekšēji izvirzījuši, ja, un arī komanda vēlās nokļūt Parīzes Olimpiskajās spēlēs, jo vīriešu basketbola izlasē tā ir pašreizajā brīdī ļoti unikāla iespēja tikt. Bet vēlreiz jāparāda ir šī komandas spēle, ko mūsē ir, jāparāda Latvijas spēles stils, ko Luka Banki ir veidojis, bet viņš vēl jānostiprina, bet es domāju, tā ir iespēja, jo mums jau jāgatavojas arī nākamā gada Eiropas čempionātam, kas notiks Rīgā, kas būs krietni lielāks pasākums. Es ceru to, ka mēs varēsim gruzīņiem iemācīt spēlēt basketbolu, un viņi mums iemācīs gatavot šašliku. Viņi jau, es domāju, arī māk basketbolu spēlēt, ja, bet neapšaubāmi viņi, līdzīgi kā daudzas citas valstis, risina spēlētāju problēmas, naturalizējot spēlētājus. Ja, un to mēs redzam tendenci Eiropas basketbolā, ka, diemžēl, ļoti daudzās, pat Spānijas komandā, kā mēs atceramies, arī ir naturalizēts saspēles vadītājs. Ja, tā kā visi iet šo ceļu. Ja. Mēs esam pārliecināti par to, ka mūsu izlasē spēlētāji, mūsu vietējie spēlētāji, Latvijas spēlētāji ir joprojām tādā līmenī, ka mēs mākam spēlēt basketbolu. Ja. Kurš no šī brīža valstsvienības spēlētājiem ir varbūt tavs favorīts? Tā, vienkārši. Man pašam ļoti daudzi spēlētāji patīk, bet uzreiz, kas nāk prātā neapšaubāmi, vienmēr Rihards Lomašs, ja, kurš bija komandas vilcējs iepriekšējā pasaules kausa kvalifikācijas ciklā. Es domāju, Andrejs Gražulis sevi ļoti uzskatāmi parādīja pasaules čempionātā. Un arī Žagariņš, ja, kā tajā Viktorīnā sanāca, protams, šie spēlētāji. Neapšaubām, ka mums ir tās vērtības kā Kristaps Porziņģis, kuram būs iespēja spēlēt olimpiskajā kvalifikācijā. Jāsaka, galvenais, lai visiem spēlētājiem ir laba veselība, lai viņi varētu būt uz strīpas, jo mums jau ir daudz labu spēlētāju, kas, diemžēl, uz pasaules kausu izkrita, tāpēc, ka bija traumas. Jācer, ka mēs būsim vislabākajā, optimālajā sastāvā uz olimpisko kvalifikāciju. Ir vēl kaut kas tāds pieminams par 25. gadu saistībā ar basketbolu, ko mums vajadzētu zināt? Es domāju, katrā ziņā ir ļoti svarīgi, ka mums tūlītās aprīlī sākās olimpiskā kvalifikācija 3x3 basketbolā. Un mūsu puiši dodās uz Hongkongu, lai cīnītos par iespēju nokļūt starp 8 valstīm olimpiskajās spēlēs. Un arī Hongkongā tiks izcīnīta viena ceļazīme. Un Latvija pierādīja jau iepriekšējās olimpiskajās spēlēs, kur mēs izcīnījām pirmo olimpisko zeltu 3x3 basketbolā. Tas jau ir ierakstīts vēsturē. Un tagad, protams, ir jāaizstāv, un tā aizstāvēšana jau ir vienmēr visgrūtākais. Dažreiz ir vieglāk izcīnīt pirmo reizi, ja, nekā aizstāvēt, jo pretinieki jau atkal novērtē to līmeni, kā mēs spēlējam, ja, un domā, kā cīnīties pret mums. Ja, līdzīgi kā tradicionālā basketbola komandai pretī jau katrs grib iekosties, kā teikt, spēlē. Ja, un līdz ar to tas ir izaicinājums pašiem spēlētājiem un treneriem atrast pareizo formulu, lai varētu attiecīgajā brīdī attiecīgo komandu vinnēt. Lai veicās gan 3x3 izlasēji, gan Šarka, tu turpini labi uzvesties ofisā un arī veiksmi tev darbā. Ļoti iespējams Parīzes Olimpiskajās spēlēs mums varētu būt pat divas vīriešu izlases, gan 3x3, gan klasiskajā basketbolā. Tas, es domāju, būtu super sasniegums Latvijai. Pasapņosim, un lai izdodas. Nesapņot, lai tā kļūst par īstenību. Lai kļūst par īstenību precīzāk. Nē, bet sapņot vajag un mērķus izvirzīt vienmēr vajag. Ja nebūs šo sapņu un mērķu, tad jau nebūs ko sasniegt. Ja.
Līdz ar to, teiksim, kaut grūtās cīņās, ja, bet uz to ir jāiet, un es domāju, uz to mēs esam spējīgi, jo Latvija var. This is Ollie Basket. Futbols no ballītes atšķiras ar to, ka sākumā futbolā ir outs un tad iemetiens, bet ballītē iemetiens un tad outs. Bet tagad par basketbolu. Noskaidrosim, cik labi iemetieni ir latviešiem. Un tagad laiks rubrikai Iemet šito. Tu nereāli stilīgs, tu esi no Ograktuvēm tagad atbraucis. Ko tad? No kurienes tu brauc? Es braucu no Artilērijas ielas. Un par ko godam? Lukturītis, tā lai vakarā man var redzēt. Tas ir vakarā, tagad vēl tas nav aktuāli. Nav aktuāli, jā. Ok, tad mērķē un mēģini trāpīt viens metiens, vai nu ir vai nav. Bet zini, es tev iedošu, nebūs vairāk iespēja. Tev bija labi iespēja, bet netrāpīja. Klausies, tu vari paraut ratā, kad tu brauks un vismaz ieslēdz lukturīt tagad uz beigām. Man nav akumulātors lādējis, es neieliku. Labvakar, labdien! Tev patīk bas? Nē. Nu jā, es neesmu nemaz tik interesants, tā ir taisnība. Tu neesi interesants. Izskatās, ka tu esi priecīgs. Es tev gribu uzdāvināt basketbolu bumbu, ja tu trāpīsi manā groziņā bumbu. Nāc iemet vienreiz. Tu izties ļoti sportisks, tu basketbolu pats arī kādreiz spēlē? Vairāk futbolu spēlē, ne tieši basketbolu. Bet basketbolu ar futbolu bumbu arī var uzspēlēt? Varu uzspēlēt, Nāc pagaidās tuvāk. Par ko tu domā, lai tagad trāpītu precīzi? Ne par ko nedomāju, koncentrējos tikai. Wow, tas bija tik precīzi, bet diemžēl nebija. Mūsu izlase šogad ir ļoti precīzi. Jā, ļoti labi. Jā? Kas ir vislabākais, kas mūsu izlasē šobrīd ir? Es teicu, labi spēlē. Labi, lai veic, es varu parādīt kādu mainkastību futbolu vai kaut ko apspēlē mani? Kaut ko iztēlies, ka tu esi futbols ir. Varu. Jā, davai. Paldies. Tu esi kaut reizi trāpījis basketbolu bumbu grozā vienu reizi dzīvē? Īstā grozā. Tu vari trāpīt tajā grozā ātri un iet tālāk. Tu šodien sportoji jau? Šodien? Nē. Tad tu iesāksi tagad šito mazo sportošanu ar šo. Tad tev ir 3 mēģinājumi. Ir ar pirmo! Klau, lai tev veiksmīgi diena ir. Un ja tu gribi vēl kaut kur trāpīt basketbolu bumbiņu, tad reku tev ir. Super. Jā, kā tev sauc? Māris. Tev forši zobi. Jā. Viss cieņa. Čau. Viens no mums latviešiem varēja iemest. Pārējie tā, nepārāk. This is Ollie Basket. Atgādinu, ka ir sākusies biļešu tirdzniecība uz Olimpiskā kvalifikācijas turnīra spēlēm, kas norisināsies no pat 2. līdz 7. jūlijam Arēnā Rīga, kur 6 komandas cīnīsies par dalību Parīzes Olimpiskajās spēlēs. Mans vārds ir Armands Jaunzems, un tu skatījies This is Ollie Basket 3. sezonu. Atgādinu to, ka arī pavisam drīz sāksies Olibet Latvija YouTube kanālā mūsu šovs, bet sadaram ar jauno raidījumu vadītāju Lindu Paulausku. Obligāti uzspied like šim video, uzspied subscribe, un tiekamies jau pavisam drīz. Un uzfilmēju, kad es tā kā izlidoju Supermenā, tur augšā ķipā iemontēju. Kādā kā es aizlidoju prom no šitā sezonas uz nākamo. Ja? Ja tu noķer šo bumbiņu no tāluma, tad tā ir tavējā. Labi. Bet tā ir tavējā, tāpatās. This is Ollie Basket.